Jā, labrīt. Šodien ir 5. jūnijas 26. gada ceļojuma 5. diena. Esmu Tulūzā. Laiks ir jauks. Nav arī, nav dikti silts. Tā kā tāds patīkams atvēsinājums, bet arī nesalst. Spīd saulīt. Un tagad šodien es veltīšu, lai apskatītu dažādas pilsētas objektus. Pat cik esmu apmeties pašā centrā, tad visu varēšu izstaigāt ar kājām. Ja? Ar kājām transportu nekādu nevajadzēs, kaut gan man ir vēl neaktivizēta dienas biļete. Ja kaut kur vajadzēs, varēšu pabraukāt, bet to es drīzāk izmantošu tā, ka aktivizēšu kaut kad šodien vēlāk, lai rītā varētu izbraukāt, kur man vajag. Ja, tad rītā būs airoskopija, bet rītdien ir rītdien. Tad šodien paredzēts Kapitols un vēl dažādas vietas, ko man te hosteļa administrācija ieteica. Tā kā skatāmies, kas būs. Jā, šis ir Kapitols. Ja, pamatā pilsētas dome, tā varētu teikt. Ja, pilsētas pārvalde. Tur iekšā ļoti skaisti kā esot, bet šodien, diemžēl, tur iekšā nevar tikt, jo ir speciāls pasākums, konkrēti kāzas notiek, un tātad ieeja atļaut tikai kāziniekiem un pašiem administrācijas darbiniekiem. Diemžēl, bet neko darīt. Jāiet skatīties citu objektu, bet laukums ļoti skaists, man tiešām te patīk. Mierīgi varētu čilot visu dienu, ja tā godīgi. Bet jā, kā ir, tā ir. Jā, te ir skaisti Velsvīzija, kā šito upi sauc. Vajadzēja man paskatīties, bet labi, paskatīšos. Bet kas interesants, te viens čalīts savā nodabā bungo. Jāgās tā, čiliņā. Varbūt viņš kaut kādu projektu taisa vai ko, vai mācās, nezinu, bet izskatās, ka viņš izbauda mirkli. Jā, tātad šeit tāda kapela, kas tika uzbūvēta, kā kapela priekš slimnīcas, bet jā, viņa ir stipra sena, viņa ir atjaunota, bet pa lielam tur īpaši daudz ko redzēt nav, bet klausies, neiekrītiet. Šitas te faktiski, ja, tur apstaigāt apkārt, ieejas biļete bija 9 eiro. Es būtu zinājis, ka tur tik maz, ka praktiski nekā nebūtu to maksājis, ja, tā kā okay. Labi, gabals no manis nenokritīs, bet, iesaku pārdomāt, vai tiešām uz šejieni vērts nāk, tā kā esmu vīlies, bet, jāiet tālāk.